Aleksandrs Dimā, tēvs, Grāfs Monte Cristo, lasa Aivars Bogdanovičs. Pepino. To pašu laiku, kad Monte Cristo aizbrauc uz Marseļu, kāds vīrs ar ekstrā pastu steidzās no Florences uz Romu tikt ātri, cik vien iespējams, negriezdams uz sevi ļaunas aizdomas. Viņš bija ģērbies brūnos ceļa virssvārkos, zem kuriem varēja redzēt spīdam pie svārkiem goda leģiona sarkano lentīti. No sarkanās lentītes un no izrunas varēja pazīt francūzi, jo viņš itāliski prata tikai mūzikas tehniskos apzīmējumus, un domāju šo trūkumu pilnīgi aizpildīt ar pasaules valodu, franču, tēvu valodu. Kad viņš bija sasniedzis Stortu, no turienes var saredzēt Romu, viņš necik necentās palūkoties uz mūžīgo pilsētu, viņš turpat izvilka kabatas grāmatiņu, izņēma kādu papīru un teica: labi, viss ir kārtībā. Rati beigās iebrauca Romā, apstājās pie spāniešu viesnīcas. Pas Trīnīkungs, mūsu vecais paziņa, saņēma viesi. Viesis izkāpa, pasūtīja sev krietnu pusdienu un apjautājās pēc bankas nama Thomsons un French adreses, kuru viņam tūdaļ pasacīja, jo bankā ir visiem labi pazīstama. Banka atradās bankas ielā pie Pēterbaznīcas. Romā tanī laikā pastratu pienākšana bija notikums. 10 jauni Marija un Grakha pēcnācēji, basām kājām, saplīsušām piedurknēm, bet lepni un skaisti nostājušies aplūkoja ceļotāju ratus un zirgus. Tikko ceļotājs bija iegājis viesnīcā, jau visi zināja, no kurienes, kādēļ viņš atbraucis. Kad francūzs pēc laiciņa iznāca no viesnīcas, lai dotos uz banku, viņam sekoja pa gabalu kāds vīrs. Kad ceļotājs iegāja bankas namā, arī šis vīrs viņam sekoja. Thomsona un Frenča kungi runājami? Jautāja francūzs. Kā lai es jūs pieteicu, kungs? Jautāja kāds sulains. Barons Danglārs, atteica ceļotājs. Lūdzu, nāciet līdzi, teica sulains. Abi iegāja iekšā. Vīrs, kurš bija Danglāram sekojis, apsēdās bankas uzgaidāmā istabā. Par laiciņu komijs, kurš sēdēja šai istabā rakstīdams, redzēdams, ka palicis viens ar ienācēju, teica: tas esi tu, Pepino. Jā, tas īsi atteica. Tu pie šī resnā ceļotāja esi naudu saodis. Mums tika dota ziņa. Tātad tu zini, ka viņš šurp atbraucis. Jā, viņš grib izņemt kādu summu naudas, tikai es nezinu, cik daudz. To tu drīz dabūsi zināt, draugs. Labi, bet nesaki atkal, kā viņreiz, nepareizu summu. Ko? Par ko tu runā? Par to zagli, kas nesen šeit izņēma 3000 dauderu? Nē, tas bija pareizi, un mēs to naudu atradām, bet tas krievu kņas, tu toreiz teicis 30,000 liru, bet mēs atradām tikai 22,000. Jūs laikam nebūsit pratuši meklēt. Luigi Vampa pats savām rokām meklēja. Tad kņas varbūt kādu parādu samaksājis.
Ko nu? Krievs tevies parādus maksāt. Varbūt būs tāpat naudu izšķērdis. Nu, tas var būt. Bet nu man jāiet uzzināt, cik francūzes dabū, citādi viņš vēl aizies un es nezināšu. Pepino pamāja ar galvu, izvilka pāteru krelles un sāk skaitīt pāterus, kamēr komis iegāja iekšā. Pēc 10 minūtēm komis iznāca laukā, no prieka starojoši. Nu, jautāja Pepino. Smalki, smalki, tas teica. Apaļu summu. 5 vai 6 miljoni, ko? Kā tu zini? Uz grāfa Montekristo rēķina. Tu zini arī vārdu? Ar kredītu uz Romu, Venēciju vai Vīni. Tā ir, teica komis. Kas tad tev tik sīki izteica? Es jau tev teicu, ka mēs agrāk apziņoti. Un kādēļ tad tu griezies pie manis? Lai skaidri zinātu, vai šis ir tas vīrs. Tas ir tas pats. 5 miljoni. Branga summa, Pepino, ko? Jā. Mums nekad tik daudz nebūs. Nu, ko, vismaz kādas druskas mums atliekas, viņš mierīgi teica. Tst, tur viņš nāk. Komis ķērās atkal pie spalvas, Pepino pie pāteru krellēm. Durvīs parādījās Danglārs, priekā starojošs baņķieris, pats viņu pavadīja. Rati stāvēja jau pie durvīm, viegli kā jauneklis Danglārs ielēca tajos. Čičerone, ceļavedējs, uzkāpa pie kučiera, Pepino piemetās ratu pakaļā. Vai ekscelence nevēlas apskatīties Pētera baznīcu? Jautāja Čičerone. Kādēļ? Atteica Danglārs. Nu tāpat, tik paskatīties. Es neesmu šur braucis, lai tāpat paskatītos, teica Danglārs, un vēlreiz aptaustīja savu piepildīto naudas maku. Kur tad vēlaties, ekscelence? Uz viesnīcu. Viesnīca Pastrīnī, uzsauca Čičerone kučierim. 10 minūtes vēlāk Danglārs jau iegāja savā istabā, kamēr Pepino izstiepās viesnīcas priekšā uz kāda sola, iečukstēdams kādam puikam dažus vārdus ausī, un tas tūdaļ metās uz Kapitolija pusi. Danglārs bija piekusis, viņa mērķis bija sasniegts, viņš bija mierīgs, nolika savu dārgo naudas maku zem galvas, spilvena, un nodevās miegam. Pepino bija daudz laika, viņš spēlēja, zaudēja 3 dalderus un apmierinājās ar kādu pudeli Orvietas vīna. Otrdien Danglārs uzmodās vēlu, pabrokastoja labi, un tā kā viņš nebija atbraucis uz Romu tikai tāpat vien paskatīties, tad viņš tūdaļ pēc pusdienas lika sev jūgt zirgus. Bet zirgi bija aizjūgti tikai 2:00, un pase tika atnesta no policijas tikai 3:00. Pa to laiku pie viesnīcas bija salasījies liels purks slaistu un skatītāju. Barons, kā uzvarētājs, gāja caur šo ļautiņu rindām, kuri sauca viņu par ekscelenci, lai dabūtu naudas gabalu. Barons jutās glaimots un izdalījies sīku naudu. Kuru ceļu brauksim? Jautāja pasniegs. Uz Ekonu. Danglārs gribēja braukt vispirms uz Venēciju, kur izņemt daļu naudas un tad doties uz Vīni, lai tur saņemtu pārējo daļu.
Tā kā Vīne, kā viņam tika teikts, esot jautra pilsēta, tad viņš nosprieda tur nomesties uz dzīvi. Tikko viņš bija pabraucis 3 jūdzes pa Romas līdzenumu, kad satumsa. Danglārs jautāja pasniekam, cik tālu līdz nākošai pilsētai. Non capisco, tas atteica. Nesaprot itāliski. Rati ripoja tālāk. Pirmā stacijā es pārgulēšu nakti, nomurmināja Danglārs. Zirgi bija brangi, rati mīksti, un barons apmierinājās, iesēdās omulīgāk uz dusu. Pirms viņš domāja kādas minūtes 10 par savu sievu Parīzē, tad 10 minūtes par meitu, diez kur pasaulē. Tad 10 minūtes par saviem kreditoriem, kuri tika veikli, tika piešmaukti, un tad, kad nekā vairs nebija ko domāt, viņš mierīgi iesnaudās. Pa laikam aiz nelīdzenā ceļa kāds grūdienis viņu uzmodināja, bet viņš redzēja, ka vēl aizvien šādā pašā ātrumā brauc pa to pašu līdzenumu. Nakts bija tumša, lietaina, augsts un visprātīgākais bija gulēt, ko Danglārs arī darīja, kad pāris reižu bija velti mēģinājis iztaujāt pasnieku, kurš aizvien tika atbildējis non capisco. Piepēši rati apstājās. Danglārs domāja, ka nonācis jau pie mērķa, atvēra acis un lūkojās caur karietes logu, jo domāja, ka būs kādā pilsētā vai ciemā. Bet viņš neieraudzīja nekā cita, kā nelielas mūra drupas un kādus 3-4 vīrus. Danglārs gaidīja, ka nāks pasnieks vai stacijas turētājs, bet neviens nenāca. Zirgi tika nojūgti, neviens neprasīja pasta naudu. Barons atvēra logu, bet kāda spēcīga roka atgrūda viņu atpakaļ, un rati ar jauniem zirgiem devās ceļā. Barons no sākuma briesmīgi pārbijās, bet tad saņēmās. Viņš teica pasniekam, mio carro, mans dārgais itāliski. Šos abus vārdus barons bija atcerējies no tām romancēm, kuras viņa meita dziedāja kopā ar Signoru Cavalcanti. Bet mio caro neatbildēja. Danglārs atkal atvēra logu. Draugs, kur mēs esam? Viņš sauca, izbāzdams galvu caur logu. Dentro la testā! Iesaucās pretī kāda nopietna pavēloša balss. Barons tik daudz saprata, ka dentro la testa nozīmēja ievelts galvu iekšā. Viņš, kā redzams, ātri vien ieņēmās itāļu valodā. Viņš paklausīja, bet ne bez nemiera, un ar katru minūti šis nemiers auga, tā kā drīz vien viņa galva, kura vēl tikko bija bijusi tukša no domām, dunēja vien no dažādiem prātojumiem, kuri varēja banķieri tādā stāvoklī, kā Danglārs, uzturēt pilnīgi nomodā. No bažām un pirmā uztraukuma viņš sāka ļoti labi redzēt. Bailes dubultoja redzes spēju, bet tad visu apklāja kaplīvurs. Danglārs redzēja mētelī ietinušos vīru, jājam ratiem labā pusē. Vai tik nav žandarms, nodomāja Danglārs. Bet varbūt franču valdība telegrāfiski likusi mani apcietināt. Danglārs apņēmās šīm bailēm darīt galu.
Kur jūs mani vedat? Viņš jautāja. Dentālā testā teica tā pati draudošā balss. Danglārs palūkojās uz kreiso pusi. Arī tur jāja kāds vīrs. Augsts sviedri apklāja banķiera pieri. Es esmu noķerts, viņš čukstēja. Un viņš atgāzās atpakaļ ratos, šoreiz nevis lai gulētu, bet lai pārdomātu. Acu mirklī uzlēca mēnesis. Danglārs bailīgi palūkojās pa logiem. Viņš redzēja vēl to pašu līdzenumu ar romiešu ūdensvadiem, bet ūdensvadi šoreiz bija pa kreisi un ne pa labi kā agrāk. Viņš saprata, ka viņi brauc atpakaļ uz Romu. Tu nelaime, viņš murmināja. Romas policija mani izdos franču valdībai. Rati brauca briesmīgā ātrumā. Stundas pagāja baronam vienās bailēs. Pēdīgi viņš ieraudzīja tumšu drūmu masu savā priekšā. Vai laikam Roma, viņš nodomāja. Bet rati piepeši nogriezās sānis. Mani neved uz pilsētu, tad es neesmu kritis valdības rokās. Vai. Viņam mati sacēlās stāvs no bailēm. Viņš atminējās briesmu stāstu par romiešu laupītājiem, kurus tēloja Albērs, un tiem neviens nebija gribējis ticēt. Varbūt tomēr laupītāji. Piepeši rati sāka stiprāk rībēt, viņi brauca pa cietāku ceļu. Gar malām pacēlās dīvaini monumenti un pieminekļi, rati piepeši apstājās. Durvis tika atvērtas. Skendi, pavēlēja balss, izkāpt itāliski. Danglārs izkāpa acu mirklī. Viņš vēl nerunāja itāliski, bet, kā redzams, jau saprata. Ne dzīvs, ne miris, viņš lūkojās apkārt. 4 vīri stāvēja viņam apkārt, pasnieku līdzi ieskaitot. Viens uz doto pavēli gāja uz priekšu. Danglārs tika bīdīts aiz viņa. 3 pārējie gāja no pakaļas. Ejot, Danglārs manīja, ka pa zināmiem ceļa gabaliem uzstādīti it kā sargi. Pēc kādām 10 minūtēm gājiens klusi ciešot pienāca pie kāda pakauniņa un koku pūdura. Danglārs apstājās un gribēja ko sacīt. Avantī, sauc pavēloša balss, uz priekšu itāliski. Šoreiz Danglārs vēl vieglāk saprata, jo kāds no laupītājiem viņu lēnām pagrūda no muguras. Vēdējs, mūsu pazīstamais, Pepino, aši kā ķirzaka lodāja pa krūmiem. Piepeši pie kādas stipri krūmiem apaugušas klints palika stāvot. Klints atvērās, un Pepino iegāja iekšā. Danglāra pavadoņi arī viņu iebīdīja iekšā. Danglārs, kurš nu vairs nešaubījās, ka viņam darīšana ar laupītājiem, izturējās kā vīrs, kurš aiz bailēm ticis dūšīgs. Viņš droširdīgi aizmiedza acis un, neskatoties uz savu resnumu, sekoja Pepino šaurajā eļā. Izlīdis pa caurumu, viņš atkal atvēra acis. Ceļš šeit bija plats, bet tumšs. Tagad drošībā jūsdamies, Pepino aizdedzināja uguni kādā lāpā.
Lēni lejā kāpjot pa šauro eju, viņa beigās nonāca pie krustceļa. Kas tur? Uzsauca sargs. Draugi, atteica Pepino. Kur ir virsnieks? Tur, rādījis sargs uz kādu klintī iecirstu zāli, kura bija apgaismota. Labs loms, virsniek, teica Pepino. Un paņēmis Danglāru aiz rokas, viņš to ieveda virsnieka istabā. Vai šis ir tas vīrs? Jautāja virsnieks, lasīdams Plūtārha Aleksandra lielā dzīves gājumu. Jā, virsniek, tas pats ir. Rādi viņš šurp. Uz šo pavēli Pepino piegrūda savu lāpu tik tuvu Danglāra sejai, ka tas izbijies atsprāga atpakaļ. Vislielākās izbailes bija lasāmas barona vaigā. Tas vīrs ir noguris, teica virsnieks. Ved viņu gulēt. Nomurmināja pie sevis Danglārs. Nu tiešām man jāsataisās uz pēdējo dusu. Kā tie dunči viņiem spīguļo? Lielajā zālē, kurā viņš tika ievests, viņš redzēja uz zāļu nastām un vilku ādām guļot laupītājus, par kuriem Alberts bija stāstījis. Banķieris nopūtās un sekoja vedējām. Viņam nebija ne spēka, ne gribas. Viņš gāja, tādēļ, ka tika vilkts uz priekšu. Piepešs viņš atdūrās pret kādu pakāpienu un manīja, ka viņa priekšā trepes. Mehāniski viņš reizes 4-5 cēla kājas. Atvērās zemes durvis, viņš neviļus pieliecās un iegāja klintī izcirstā istabiņā. Viņa cietums bija tīrs, kaut gan kails un gluži sauss, lai gan dziļi apakš zemes. Gulta ar cisām un kazas ādām uzklāta stāvēja pie sienas. Danglārs bija gluži sajūsmināts, kad to ieraudzīja. Paldies Dievam, viņš teica. Tā ir īsta gulta. Eko, teica vedējs. Un iebīdīdams Danglāru iekšā, viņš aizslēdza durvis. Banķieris bija cietumnieks. Bet ja arī durvis nebūtu aizslēgtas, tomēr nabaga baronam nebūtu ne mazākās cerības izkļūt no Sant Sebastiāna katakombām. Nabaga banķieris arī pazina šo istabiņu, par to, kurā bija ieslodzīts viņa iecerētās znots Alberts. Šīs atmiņas tomēr viņu apmierināja, jo, kad viņš līdz šim nebija vēl nokauts, tad laikam arī izies sveikā kā Alberts. Laikam jūs gribējuši tikai viņu apzakt, un tad būs prasījuši izpirkšanas naudu. Viņš arī atcerējās, ka Alberts bija ticis vērtēts uz 4000 daldariem, un tā kā viņš pats sevi turēja par daudz svarīgāku personu, tad nolika sev izpirkšanas summu uz 8000. 8000 daldaru, tas bija 48 000 līru. Viņam tātad palika vēl 5 miljoni un drusku pāri par 50 000 frankiem. Danglārs tātad izstiepās gultā, pāris reizes šurp un turpu valstījies, aizmiga, kā tas varonis, par kura dzīvi lasīja Luigi Vampa.